Šodien skolā bija ļoti augsti. Mums ir vajadzīga malka. Paskatieties, cik liels bērs, ka tā būs daudz malka. Sāģējam! Jūs esat traki, ko jūs darāt? Mēs šo bērstu izvēlējāmies, lai piedalītos konkursā. Bērsts un tā kaimiņi 4 dažādos gadalaikos. Bet kā lai mēs sasildamies? Vingrosi! Mēs tevi neaiztiksim, bet sakaries! Mūsu pētnieku komanda. Sigita, Inuta, Inga, Linda, Arvīda, Rihards. Laura, Dana, Daniels. Kaspars. Nākamos 4 mēnešus mēs tevi pētīsim. Vērosim ķerpus un sūnas. Pētīsim putaiņus, dārgus un sliekus. Smaržosim pumpurus. Un kopā ar tevi mēs uzvarēsim! Cik forši beidzot ir iestājies pavasaris. Diemžēl šogad tikai aprīļa mūsu projekta beigās. Ko tad mēs uzzinājām šī projektā? Mūsu bērns ir ļoti garš, viņam ir 80 gadu un nav neviena blūma. Mūsu bērns ir arī skumjš, ja tam ir plaisas un galotne ir nolausta. Tomēr tas atrodas šosejas malā un to ietekmē mašīnu atgāzes un troksnis. Bērs ir mikroekosistēma, kurā dzīvo kukaiņi, ķērpji un sunas. Bērza pumpuri ir piebrieduši un piesmarši. Mūsu acīs šis bērs ir kļuvis ļoti īpašs. Tas ir mūsu bērs. Izbaudīsim pavasari kopā!